Tātad es kaut kur lasīju Twitterī. Ir ļoti daudz nejauki cilvēki Twitterī, kas visu kaut ko raksta, kas ienāk viņiem prātā. Ja, ko es principā neatbalstu, jo man liekas, ka režīma maiņa būtu viņai nepieciešama. Bet tātad tur bija tieši pārmetums par vīziju. Ja? Un tie cilvēki uztvēra kaut kā sāpīgi, ka jūs ejat uz basketbolu daudz, ko es nesaprotu. Es arī biju uz basketbolu, labi, es tur strādāju uz konkrētiem pasākumiem, bet es arī biju uz daudzām spēlēm. Un tad cilvēki tā kā nesaprot, jūs visu kaut kur ejat, un viņiem pēkšņi atkal tas nepatīk, jo Bērziņkungs, kur gāja. Ja? Kur nevarēja neiet, tur viņš aizgāja. Nekur citur nebija. Ja? Bet lūk, tas to nevar pārmest, bet saka, ka vīzija nesot. Kas tas? Kā tā var teikt? Ai. Jā, tu man prasīji, kas ir mainījies. Mainījies jau ir arī tas, ka varbūt tās lietas, ko es agrāk darīju, neviens varbūt neievēroja, ka tu aizies uz basketbolu spēli vai kaut kur piedalies, nobrauc vienības velobraucienā. Tagad, protams, uzreiz to piefiksē, un tad liekas, ka tagad vējonis ir visur. Jā. Pat nevar saprast, tikko bija te. Tāda sajūta ir. Jo es biju basketbola spēlē, kuras jūs redzēju sēžam, tajā bēdīgi slavenajā basketbola spēlē, pēc kuras iespējams bija tas, bet nebija. Tas cits, un pēc tam es dzirdu, ka jūs futbolā jau. Mājās braucot dzirdēju, ka stadionā balsis ir. Mūsējiem traki gāja, 2-0 zaudēja, ierados stadionā, tikko mani pieteica, 2-1 uzreiz bija rezultāts. Vajadzēja ātrāk varbūt atbraukt uz stadionu. Puiši uzreiz saņēmās. Jā. Galvenais ir, lai ir kam spēlēt. Iedvesmu vajag, jā, kam spēlēt. Bet atgriežoties pie tā iepriekšējā jautājuma, labi, es negaidu, ka jūs mums izklāstīsiet kaut kādu vīziju savu par to, bet es domāju, kas ir tas, ko mums gaidīt no prezidenta, ko jūs esat nolēmis, kāds prezidents jūs esat nolēmis būt? Mums bija pēdējais vārds. Es viņu tev uz izelpu pateicu, visos kaut kas, bet tas bija. Ko mums gaidīt? Jo es personīgi esmu teātra cilvēks, un es vienmēr apskatos kaut kādu to recenziju, pa ko izrāde būs, palasu kaut ko, nosaukums man interesē, lai es sagatavojos, uz ko iet. Un iespējams, šī gadījumā kaut kā līdzīgi mēs varam apstīties, kas mūs gaida Vējoņa 4 gados. Gaidi, jā. Varbūt visu 4 gadus neiztirzājām. Es jau tā domāju, no kura gada ķerties klāt, jā. Bet tā. Nē, jebkurā gadījumā, protams, tas pamatdarbs tomēr būs veltīts tam, lai šajos 4 gados Latvijas valsts kļūtu stabila. Stabila, ekonomiski, lai mums nebūtu jābrauc projām, lai bērni sāktu varbūt dzimt vairāk. Es domāju, tas ir ļoti svarīgs jautājums Latvijai. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Protams, jā. Ļoti svarīgs. Tāpēc automātiski šīs 3 lietas apsveicamas, man liekas, ļoti labs virziens, tāpēc automātiski nākamais jautājums par bērnu dzimšanu. Mēs pirmajā daļā aprunājām izglītības likuma izmaiņas un grozījumus. Kuras? Saistībā ar to, ka tagad tikumīgi jāmāca. Jo līdz šim bija super... Jo, kā mēs noprotam, līdz šim bija ārkārtīgi netikumīgi tie bērni tika izglītoti un Mēs ar tevi arī tas sanāk, ka esam netikumīgi audzināti skolā. Visdrīzāk. Līdz pat 28. Bet līdz jūnijam, pirms Jāņa laikam, līdz pat tam brīdim. Traki. Bet es saprotu, ka sākot ar šo gadu viss mainīsies un tā nākamajā gadā jau viss būs. Izglītības ministrija jau tos noteikumus vēl izdomājis, kas ir tikumība. Tā kā joprojām būs problēma formulēties. Jā. Bet patiesībā runājot par šiem grozījumiem, manuprāt, tas jau ir kaut kā par tālu aizgājis, jo te jau mums par tikumību jārunā Saeimā, ministru kabinetā, jālabo likumi un tur ir teiksim, bet ja skolā ir netikumīgi, tad jau mēs esam netikumīgi mācīti, tad jau Saeimā ļoti liela iespēja un valdībā, ka arī nav tikumības.
Jā. Nu, jā. Jā. Tāpēc droši vien likumā jāieliek, jāierosina, lai arī ieliek, ka Jā, jo, visas rīcības jābūt likumiskām. Jā, jo kas interesanti, turpat augstskolā jau var sākt netikumīgi uzvesties pēc tā likuma, jo tas viss attiecās uz to. Bet jūs tā sakat, ka tur jau arī vajadzētu būt, vai jums ir kaut kādi piemēri? Konkrēti no Saeimas vai no ministru kabineta, jo, cik es tā eju garām, es tā nošķielēju, ko šeit tur, bet paigi neredz. Tā, no mājas viedokļa. Logā jau nerāda droši vien. Tur jau, zini, Saeimā jau tur tie gaitiņi, kamēr atrodi pareizo kabinetu, kurā tu sēdi. Tur jau ne tikai būsi netikumīgs, bet pat ierausi, ko daži deputāti arī dara. Ja? Nē, loģiski, ja jau tu esi svešā kabinetā ienācis, jāiepazīstās ir. Protams. Netrieksies jau ārā. Jā. Saruna kaut kā jāuztur. Jā, jo tu vienu reizi var izmantot veco gāju, piedod, sajaucu, bet ne jau katru reizi. Vienreiz jau tas sāk likties aizdomīgi. Tas interesanti, es atcerējos par šo runājot, ka iepriekšējiem prezidentam tur bija gadījums ar vienu darbinieci kancelējā, kur atradās tās fotogrāfijas. Interesantas. No. Droši vien atkal troļļi kaut ko bija tur satrollējuši. Troļļi bija ļoti labi strādājusi, jo viņi atzina, ka tās ir viņējās. Troļļi bija kaut kā arī pārliecinājuši viņu tanī gadījumā. Tu redzi, cik ārkārtīgi sarežģīts tomēr jums tur ir darbs. Tāpēc jau tikumība svarīga, jā. Jā, bet vai tajā, vai jums ir bijusi pieredze, ka iepriekš arī ir kaut kas tāds, ka likumā ir kaut kas noteikts, un nav īsti skaidrs, kas ir tas, kas ir noteikts. Un pēc tam sāk noteikt to, kas ir noteikts likumā. Jo te ir kaut kāda secības problēma. Jo man liekas, ka ideja jau ir laba. Ideja jau ir laba, bet bieži vien jau likumos kaut ko ieliek, jā. Un pēc tam patiesībā neviens neievēro. Tā skaitā valsts institūcijas. Jā. 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 Diemžēl tā ir. Un tāpēc arī viens no darbiņiem, ko es gribētu kā prezidents savu ieguldījumu dot, patiesībā šāda prakse būtu jāizbeidz, ja, ka mēs liekam likumā normas, kuras neievēro. Mums vajadzētu zelta vārdi. Un man liekas, ka vēl kas ir dīvaini, ka tā izklausās tā kā tāda jauna ideja. Mums liekas, tiešām laba ideja. Varbūt pārmaiņas pēc kaut kā, varbūt likuma ietvaros darbojamies arī no valdības viedokļa. Jā, jo Rīgas domē es esmu pamanījis, tur ir tādas izdarības. Kurām tu domāji izdarībām? Garš saraksts jāskaita. Kaut vai nanotehnoloģiju iepirkums. Nano jau pats par sevi viņš jau nav redzams. Ja? Viņš jau pat mikroskopā knapi var ieraudzīt, jā, nano daļiņas, tāpēc jau arī tā. Tāpēc arī grūti izskaidrot, kāpēc tik dārgi. Par to, ko nevar atrast. Jā. Ļoti labs gājiens jāatzīst. Jā. Galvenais jāizdomā par pareizi nosaukums. Tagad nesakiet priekšā viņiem, ja? Lai viņi paši ar to nodarbojas. Lai paši domā, kas tad īsti ir jādara.